miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien ātruma ciltī – sievietes, mašīnas un ātrums. Sieviešu dienai veltītajā rallijā kopā startē 245 ekipāžas. Spēkrats, kurš kara laikā dzēsis neskaitāmas lidmašīnas un gozējis Rīgas motormuzeja jaunajā ekspozīcijas zālē. Bet pēc tam Amerikas trakākais puisis nolēma startēt jaunā autosporta disciplīnā. Sveicināti raidījuma ātruma cilts skatītāji! Nu lūk, ziemas autosporta sezona ir piestājusi gala stacijā. Protams, šur tur vēl kaut kas notiek, bet tomēr tās pašas populārākās sacensības ir noslēgušās. Vēl tie, kuri tomēr grib izbaudīt ziemas priekus, bet bez mašīnām, droši var doties 12. martā uz Biķernieku komplekso sporta bāzi. Tur notiks distanču slēpošanas sacensības. Tagad gan ķeramies klāt pie sievietēm un mašīnām. Kā katru gadu 8. martā tiek svinēta sieviešu diena. Vīri ar puķiem un bučām aplaimo mūsu sievietes. Kultūras namos notiek dažādas balles un malu malās firmas mēģina atgādināt par savu esamību, pēkšņi ielas malā iespēžot rokā pa tulpei. Ir arī tādi cilvēki, kuri organizē adrenalīna cienīgu pasākumu – sieviešu dienas ralliju. Pie mums Latvijā šogad tāds jau notika 3. reizi. BTA sieviešu dienas rallijā piedalījās 490 dalībnieces no visas Latvijas, kopā 245 ekipāžas. Šādā pasākumā sieviete sievietei ir konkurente, tāpēc jāuzmanās. Rezultātā nolēmām, es sēdēšu mājās, bet manā vietā komunicēt ar daļajām dāmām dosies stiprā dzimuma pārstāvis. Juris Kozlovskis, improvizāciju šova Spiediens dalībnieks, nepārspējams līdzsvara meistars starp labo un ļauno, balto un melno. Pretinieks spēja nolikt gan verbāli, gan ar spēka paņēmienu. Apdāvināts ar labiem tricepsiem, patīk petūnijas. Tie ir mūsu vīrieši! BTA sieviešu dienas rallijas starts tika dots vienā no Rīgas lielākajiem tirdzniecības centriem, bet vēl pirms starta sievietes gatavojās. Pucējās, mālējās un mēģināja trenēt labās kājas pēdu tā, lai veiklāk varētu nospiest gāzes pedāli. Tas taču ir skaisti pavadīt dienu tā, kopā ar meitenēm un tikpat trakām kā mēs. Nu super! Vismaz vienreiz gadā. Tātad jūs ar mums runāsiet tikai ar zīmēm? Mēs aizgulējāmies. Un nepaspējāt pārģērt? Jā, nepaspējām. Tik svarīgas sacensības nedrīkst kavēt. Kāpēc jūs negulējāt gultiņā mājās? Nu, tāpēc, ka tad, kad arī uzzinājām 2. gadā, kad būs rallijas, tad noteikti zinājām, ka noteikti piedalīsimies un nevarēja vienkārši gulēt. Vakarlaicīgi gājām gulēt, lai varētu šodien normāli startēt 7 jau Rīgā. Un dopings nekāds nav lietots? Protams, ka ne. Mēs arī braucām pagājušajā gadā. Un kāda bija panākuma pagājušajā gadā? 62. Un šogad jūs gribētu vinēt, vai ne? Nu, bet, protams. Kas ir galvenais, jūs varētu parādīt, kas jums būs vajadzīgs šajā rallija posmā? Tātad galva un prātīgi braukt, ja? Tā galvenā doma ir braukt droši, nepārkāpt ātrumu. Tas ir regularitātes rallijs un nav nekāda. Ir viens posms, kur mēs varam parādīt kaut ko vairāk, jo tas ir ātruma posms un tas ir slēgtā trasē, kur ātruma ierobežojumi nav. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad sieviešu dienas rallijā tika uzlabots laika grafiks. Viss darbojās kā 21. gadsimtā pienākas – elektroniski. Mēs citreiz intervējam meitenes, un viņas saka, ka viņām labāk patīk puiši tiesneši, jo viņi ir objektīvāki. Neko. Sievietes ir ļoti objektīvas un precīzas galvenais. Viņas saka, ka varbūt ir greizsirdība par kaut kādiem kostīmiem vai ko, vai tas jūs neietekmē? Nē, pilnīgi. Mēs esam ļoti objektīvas. Jā? Jā. Es domāju, arī citos kontrolpunktos ir objektīvs tiesnesis. Aploksnīt atdodiet apzīmogoto.
domājat, ar vīriešiem būtu grūtāk bijis? Nē, ar vīriešiem būtu interesantāk varbūt tas. Varētu paflirtēt, pakoķitēt? Nu, nav jau laika, darba laikā nav. Redziet, viss pa darbs sauc 12:39. Ekipāžas devās uz jaunām un vēl nebijušām vietām, taču šogad visu vēl vairāk sarežģīja rallija leģenda. Tā bija uzrakstīta pasakas veidā. Ja jums būtu iespēja gulēt tagad Ēģiptē, saulītē, sauļoties, dzert kokteļus vai braukt šajā rallijā, ko jūs izvēlētos? Rallija noteikti. Nu, labi, rallija. Ja? Bet, ja tajā pašā Ēģiptē Dombrovskis apakšaļā jums... Rallija, Ēģipte! Un tā arī Ēģipte. Es ralliju. Jums tērps, es skatos ļoti sportisks, jums viss ir sportisks? Viss mēs paši esam sportiskas. Arī sporta krūštos ir uzvilkts. Protams, Ja? protams. Kāpēc tā aiziet no uz ralliju braukt? Tas simbolizē sieviešu būtību. Šīs apakšas, tas ir sporta apakšas. Nē, tas ir ikdienas. Ja gadīsies pa ceļam, pieņemsim 2 superīgi skaisti stopētāji, jūs viņus paņemtu? Nekādā gadījumā šodien tikai meiteņu diena. Vai, nu žēl. Ģirp mums laikam nebūs izredzes. Nebūs. Nē, paskatīsimies. Nē, es neņemšu. Nu, bet ja par to neviens neuzzinās. Nē. Nu, diez vai. Kāds Viņi ir? mums lieku svaru tikai veidos. Ja uz ceļa stopēs Latviju jaunēklis pastelās un ar alsainīti, jūs viņu paņemsiet? Puisi šodien nē, rītā, jo mūs savādāk Mums diskvalificēs, diskvalificēs, jo jā. vīrieši mēs nevaram Citā vest. dienā, jā. Tautumeitu, jā. Bet ja vīrietis tautumeitas kostīmā? Tad jā. Ja jūs tiktu pirmajā 50-niekā, jūs dejot uzvaras deju? Bet noteikti. Jūs Mēs varat visi varētu nodemonstrēt? apli danci. To mēs vēl izdomāsim. Nu, ja es ar Ceļa jums laikā. pieņemsim. Sadodamies rokās un vienkārši palēkam. Tas varētu būt prieka dancis. Pieņemsim, jūs nodejot uzvaras deju? Mierīgi. Varētu nodemonstrēt? Nē. Nē, mēs pēc tam uz jumtu līdīsim augšā. Varam uzdejot. Būs vēl jautrāk. Vai jūs varat parādīt, kā jūs priecāsieties, ja jūs vinnēsiet? Un ja zaudēsiet? Kur tik daļās un atraktīvās 490 dāmas nepabija? Rīgas motoru muzejā, autoservisā, laukos pie baznīcas sporta kompleksā 333. Nesa ūdeni, skrēja līdz spēka izsīkumam, kāpa pa kāpnēm, locīga kastes un vēl pildīja tikpat daudz citu svarīgu uzdevumu. Pagaidām nav bijušas problēmas ar policistiem, ar tiesnešiem. Nē. Mēs tikai apmaldījāmies. Un ar alkoholu nav nekāda. Nē. Glāzītais nav. Tas ir Nē, konflikts. konflikts. Mēs vienkārši labam garstāvoklim Vienmēr pacienājam kontroli. jā, uzturam Jā. vitamīnu tā. Jā, lūdzu. Liels paldies. Operatoram arī. Labi, mēs iedosim. Kā jums ir veicies? Līdz šim nav nekādas problēmas bijušas? Perfekti, perfekti. Iekļaujamies visu laiku, tā kā mums vajag. Perfekti, viss ir perfekti. Kā ir tā sanācis, ka Velns ar Eņģeli kopā startē? Tāpēc, ka cilvēkos ir šī abas Arī īpašības. sievietēs ir tā labā un ir tā ļaunā velvene un tas eņģelīts mīļais. Un tad mēs tā. Jums ir kaut kāda rituāla, pieņemsim, kā tur tiesnešus, vudu lēlītes taisat vai kaut ko tādu? Nē, mēs šogad otro reizi šajā rallijā piedalāmies. Un Un tad kā šogad mēs esam krāšņāks, mums mašīna arī ir krāšņāka. Un tad mēs nākamgad kaut ko ar to izdomāsim. Vudu lelēm? Jā. Ar vistas kājām, pieņemsim, mest pa pretiniekiem vai? Nē, mēs drusciņu doma. atbalstam viņus. Nu jā. Mēs kaut ko pačukstam, jā. Jums bērnībā mācīja, kā ģērbties mamma vai teica? Jā. Bet pavasarī drēbes birst nost, un tad mums ir nobirušas jau. Tātad jūs dubultā esat Jā. uzvilkušas, jā? Tā ir kaut kāda varbūt sporta aizsardzība vai kaut kas tāds sportam, aerodinamikai? Lai vējš nepūš cauri mums. Lai labāk skrienās ātrāk un labāk ripo. Daudzas ekipāžas esat apdzinuši? Nē, mēs braucam pēc noteikumiem. Pilnīgi pa kilometriņu. Nepārkāpjam. Neprovocējiet galīšu tālu. Ja jums būtu iespēja, jūs tādā rallijā piedalītos? Nē, noteikti, es gan jaunībā. Pa jaunību nav ko runāt. Jaunībā noteikti piedalītos. Un ja jūs piedalītos, ja jums gadītos smuki puiši blakus, jūs viņiem kopā brauktu? Kāpēc ne?
Kāpēc ne? Protams, ka jā, bet tas ir bīstami. Tad vairs nav braukšana riktīga. Kas tajā visā ir tik bīstams? Nu kā, ja blakus sēž skaists, interesants vīrietis, protams, kad ir bīstami. Tad vairs nedomā par ceļu, bet skatās uz to skaistumu. Pastāvēt mašīņu, es pazaudēju pulti. Pagājušajā gadā vairākas ekipāžas nācās vilkt laukā no Grāvmalām. Šoreiz dalībnieces vairāk domāja ar prātu. Varbūt nostrādāja paziņojums. Galvenajā balvā būs 100 siermaizītes un ballīti uz riteņiem. Kurš gan dēļ siermaizītēm vēlētos piedzīvot nedienas? Kā tev liekas ar vīriešiem vai ar sievietēm? Ar ko ir vieglāk strādāt? Nu, ja tas būtu vīriešu rallijas, vai tomēr labāk sieviešu? Es tikai esmu organizējis sieviešu rallijas. Nu, sievietēm teikšu, ka interesantāk. Bet, nu, dabūnam arī pa mīzu, bet mēs cenšamies. Man liekas, ka šis gads, pateicoties arī mums BTA, jā, pateicoties mēs esam uzlabojuši to visu elektroniski. Kontrolpunktos apkalpot visu pārējās lietas. Sievietes priecīgas, dalībnieces, kas ierodās. Sajūtas ir ļoti labas, un vislabākās sajūtas ir, ka meitenes brauc un vēl nezinu, kas notiksies šeit. Un tajā brīdī viņas trāpa iekšā šajā koridorā finišu un spēlē orķestris, ir tādas labas sajūtas no meitenēm, un es arī līdz to uzlādējos. Ja tiek dots starts un ir finišs, ir arī goda pjēdestāls. Ašākā un precīzākā šogad izrādījās komanda Black Angels ar Lieni Čīvželi un Elīnu Buli. Tagad var atklāt arī galveno balvu. Uzvarētājs no BTA ieguva 20 000 latu vērtībā kasko polisi un linola kosmētiskās eļļas ķermenim. Pirmās vietas ieguvējām 2011. noteikti paliks atmiņā kā labs, emocijām bagāts, drošs un veselīgi eļļains gads. Pārējām ir uz ko tiekties. Esmu pārliecināta, nākamgad sieviešu dienas rallijs būs vēl bagātāks un satraucošāks. Es apsveicu visas sievietes, kuras piedalījās sieviešu dienas rallijā, jo jūs tomēr visas esat uzvarētājs. Tagad dodamies mazā reklāmas pauzītē. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam liela un sarkana automašīna. Tā, kura kara laikā dzēsusi degošas lidmašīnas. Toties raidījuma izskaņā puisis, kurš sācis ar motokrosu, tad pārcēlies uz freestyle motokrosu, vēlāk braucis rallijā, bet tagad pievērsies citai autosporta disciplīnai. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motoru muzeju. Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motoru muzejā. Jūs galvenais atcerieties, 12. martā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē notiks sacensības. Šoreiz savas automašīnas atstājiet pie mājas stāvvietā vai garāžās un dodaties uz trasi ar distanču slēpēm, jo tur būs distanču slēpošanas sacensības. Tagad gan turpinam ar ko lielu un sarkanu, precīzāk ar automašīnu, kur apdzēsusi daudzas liesmas un izglābusi daudzas lidmašīnas. Katrā ātrumcilts raidījumā mēs jums stāstam par kādu no daudzajiem Rīgas motoru muzejā atrodamajiem senajiem pārvietošanās līdzekļiem. Kādiljakiem, Mercedesiem, Jaguāriem, Volgām, par īpašo smago mašīnu Renault FU, antīkajiem velosipēdiem un vēl daudziem citiem muzejā atrodamajiem spēkratiem. Nesen rādījām jums skaisto Magirus ugunsdzēsēju auto. Šoreiz kas tikpat sarkans un liels. Jūsu priekšā Henschel ugunsdzēsēju automašīna. Tā ir slavena vārds kravas automobīļu kompānija, kas tos ražoja. Viņi ražoja arī daudzas citas lietas, kā, piemēram, lokomotīvas un tā tālāk. Bet 33. gadā ir sākuši ražot šo modeli. Henschel modeli ar 3 asīm, velkošās tikai pakaļējās 2, priekšējā nav velkošā, bremzes arī tāpat uz pakaļējām, bet šis ir populārākais vācu 3 automobīlis, kas ir pamatā kara vajadzībām saražots vislielākā skaitā. 22 000 šo šasiju saražots, izmantoja arī dažādām vajadzībām, liekot virsū specifiskus aprīkojumus, kā šo te ugunsdzēsības. Tā ir bijusi kara laikā īpaši piemērota Vācu armijas vajadzībām lidlauku ugunsdzēsības dienestā.
Kopā šādi priekš lidlaukiem domāti ugunsdzēsēju spēkrati izgatavoti 680 eksemplāros, saglabājušies 8. Vēl nesen bija tikai 7, taču vasaras nogalē Rīgas motormuzejā ieradušies vācu žurnālisti un pavēstījuši. Atradies vēl viens Henschels, kurš savas skaistākās dienas pavada kāda privāta kolekcionāra gādībā Austrijā. Mūsējie vīri pie šī skaistā sarkanā braucamrīka nokļuva visai tradicionālā veidā. Pēc smagā dienesta mašīna nonāca Rīgas kinostudijā, kur lēnām mira. 90. gados kinostudija savu spēkratu kolekciju, ieskaitot Henschela mašīnu, nodeva Antiku automobīļu klubam. Tad arī vīris sāka lielo darba procesu. Starp citu, šī bija viena no pirmajām profesionāli restaurētajām smagajām mašīnām. Katram kārtīgam braucamrīkam, tāpat kā mums cilvēkiem, ir savs vārds, uzvārds, dzimšanas gads, labās un sliktās īpašības. Arī šai ugunsdzēsēju automašīnai ir savi parametri, vai kā tautā saka, spēkrata tehniskie dati. Liela, masīva šasija ar 10 riteņiem, tātad aizmugurēji dubultrati, piedzīti pakaļējie, priekšējie nav piedzīti, priekšējie nav arī bremžu sistēma apgādāti. Bremžu sistēmā ir Knorr ar pneimatisko pastiprinātāju, tātad drusku uzlabotas. Stūrēšana ir mehāniskā, diezgan vienkārši tas reduktors, bet jāatzīmē ļoti, ļoti grūti stūrējās. Sākumā mums likās, ka vācieši tā uztaisījuši slikti un viņi brauc ārā no garāžas divatā griežot stūres ratu. Bet arī mums tādiem restaurācijā nogurušiem nedaudz nācās divatā to darīt. Tiešām ļoti grūti stūrējās. Nezinu, kādēļ tāda apvidus mašīna tā izpildīta. Bet tad priekšā ir smags un masīvs 6 cilindru dzinējs. Parasti Wehrmacht mašīnām tie bija dīzeļdzinēji, kas uz fronti gāja un tā. Bet lidlauku mašīnām drusku lielākas kubatūras un speciāli piemēroti lidmašīnu degvielai benzīna dzinēji. Vienkārši, lai lidlaukā tur nebūtu jāšķiro, šīs mašīnas nebrauca daudz, tie attālumi bija mazi. Ja bija lieli attālumi, parasti vedā uz vilcienu platformām, bet lidlauka un tuvākos distances apstākļos tad ar to pašu benzīnu, kas lidmašīnām. Spēkrats restaurēts 2 gadu laikā. Grūtības sagādājusi jaunas koka kastes izgatavošana, taču visgrūtāk gājis tieši ar tehniskajām lietām – dzinēju un sūkni. Piemēram, sūknis bija īpaši cietas. Tur paspējuši iekļūt akmentiņi žāvētu plūmju lielumā. Restaurātori pat brīnījās, kā sūknis nav bijis pilnībā sadragāts. Kā jūs zinājāt, kādā krāsā tām mašīnas detaļām jābūt? Aha. Gan jau nebija tik sarežģīti. Te ir drusku samelots pēc vēsturisko īstenību. Tā mašīna, kura dzima 41. gadā, bija Vācu armijas pelēkajā Feldgrau krāsā, un tāda viņa aizgāja uz fronti. Bet, protams, civilajos dienestos, visas mašīnas, kas pēc tam nonāca civilajos dienestos, tika atpakaļ krāsotas sarkanas. Arī lieta tāda, ka pirms kara arī bija sarkani krāsotas ugunsdzēsēju mašīnas Vācijā, uz fronti, tad jau pārkrāsoja pelēkas vai varbūt ziemas laikā arī baltas. Ja. Šai mašīnai no tā militāra aprīkojuma laikam ir palicis vienīgi tas maskēšanas lukturīts, jo Kronšteins tam bija paredzēts, tur viņš bija stāvējis, tur atstājām arī, lai būtu skaisti. Lūk. Vai nav skaisti? Viena no 8 Henschela ugunsdzēšamajām automašīnām atrodas tieši mūsu zemē, Rīgas motormuzeja telpās. Izrādās, vasarā atbraukuši vācu turisti, kur burtiski līduši zem sarkanā spēkrata skatīties, cik precīzi viss restaurēts. Prieks par mūsu vīriem, kuru ieguldīto darbu novērtē arī ārzemju speciālisti. Šo un vēl citus spēkratus jūs varat aplūkot Rīgas motormuzejā. Tur 3 stāvos 3 zālēs autobūves vēsturi. Tagad gan trakākais Amerikas puisis Trevis Pastrana. Atcerieties, viņš savu karjeru sāka ar motokrosu, pēc tam pārcēlās uz freestyle motokrosu, tad vēl ir braucis rallijā, bet tagad nolēmis izmēģināt spēkus kādā citā autosporta disciplīnā. Skatāmies, kurā tad? Make some noise, ladies and gentlemen, for Trevis Pastrana.
in a NASCAR. He's just fun. He's just laid back, crazy cool, and just to have him be a part of our team is something that we're really proud of. We really think it's not only good for our team, but it's great for NASCAR. 16:29, the pressure's been too high, the siren round the air. 16:29, the world's spinning fury, the world's spinning hurry. I've raced a lot of cars. I've raced a lot of things. I mean, pretty much anything with wheels, anything with a motor. We've been able to do really well at every sport that I've done. The hardest part is that NASCAR is all the best drivers in the U.S. and all the best drivers are in a very simple sport. A sport that to most people would say it's too easy, but the fact that it's so easy makes it that much more difficult to be great at it. To drive it is not that hard. To win it is nearly impossible. I think it's sick, man. I think Travis is the best freestyler. I think he's the fastest racer in the world. And I also think he's going to be the best NASCAR driver in the world. He understands what he has to do. He understands that to be the best at something, you got to train, you got to practice, you got to be there. And he's there. He's definitely there. You know, getting Travis up to speed in the cars has been really, really fun because he got it in a hurry. In the test sessions with other cars there, he could run top 5, top 10 speeds, and so right out of the gate, that's really impressive. For me, I don't like to be the favorite. I don't like to be the guy that's coming in where everyone thinks they can win. I like to be the guy that, you know, everyone says, why is he here? He shouldn't be here, and to find a way to come out on top is a really good feeling. My passion now is to try something new, is to push myself in a way that is beyond anything that I've ever tried before. And if I fail, I go down in fire. But the team's given me enough rope to hang myself, as they call it, and enough rope to succeed. You know, that's so cool that he has a passion for NASCAR and racing cars. He's just the best dude. Like, you put him behind the wheel, you put him with the engine, he's gonna win, period. And I feel like he's just gonna take NASCAR by storm. I just do it because I'm passionate about it. And if you find a passion and you wake up every morning with a smile and you just dream every night about what you're gonna do, I think you'll find a way to succeed at it. Trešdienas vakarā ātrumcilts raidījumā mēs jums stāstam par to, kas ir noticis iepriekšējā nedēļas nogalē. Toties piekdienas vakarā 8:00 Radio SVH ēterā ātruma cilts par to, kas vēl tikai notiks šajā konkrētajā nedēļas nogalē. Nu ko, tiekamies nākam trešdien LTV 7 kanālā vai arī piekdien SVH. Atā! Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motormuzejā.